Noslēgusies 4. Nordea biznesa skolas sezona, un pēc 6 mēnešu ilgajām mācībām 30 drosmīgākie jaunie uzņēmēji iepazīstināja ar savām idejām plašāku auditoriju, kur vidū arī potenciāli investori un biznesa eņģeļi. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad mēs uzņēmām visus, kuri vēlējās iestāties un kuri varēja parādīt, kā šī Nordea biznesa skola viņiem būs noderīga tālākā biznesa attīstībā. Šogad es varētu minēt vismaz 10 ļoti radošas idejas, kuras jau ir piedzīvojušas, tā teikt, jau aprises tādas, ka mēs viņus šogad jau redzam, vai nu produktu, vai pasākumu, vai pakalpojumu veidā. Un tas skar gan IT jomu, gan arī ražošanas jomu, teiksim, jaunu veidu pārtikas produktu ražošanu, gan, protams, arī pakalpojumu sfēru. Man liekas, ka investoriem par šīm idejām būtu jāstāv rindā un jācīnās. Nopietni, jo katru gadu, ko es sekoju līdzi tām prezentācijām, kas katru gadu izrāk no biznesa skolas, tā kvalitāte ir reāli jūtama augoša. Nav tā, ka Latvijas investoram tagad uz galda birojā stāvētu vienkārši kaudze projektiem, no kuriem izvēlēties. Un šitā ir tā viena vieta, kur arī meklēt tos projektus. Ideju daudzveidība ir plaša, sākot no veselības un uzturvielām un stila, kā arī dizaina elementiem, beidzot ar risinājumu, kas ļauj papildināt fiziskus objektus ar digitālu saturu. Tā ideja, ko es atnācu, tā ir tāda pavisam jauna lieta, kas nenotiek ne Baltijā, ne arī tā kā ļoti tuvos mūsu reģionos. Tā ir tehnoloģija, kas izmantojot mobilās ierīces, spēj atpazīt jebkuru fizisku objektu un uzlikt tam pa virsmu digitālu saturu. Tas piemērs ir sakojošs, kad, pieņemsim, jūs vēlaties iegādāties kaut kādu lampu, bet jūs nezināt, cik viņa liela vai kā viņa iztīsies vispār tajā interjerā. Un šī tā iespēja ar papildinātos realitāti paņemt šo lampu, nenopērkot viņu uz mājām un paskatīties, kā viņa izstās tajā vidē. Jūs viņu varat grozīt apkārt, jūs viņu varat parādīt, jūs viņu varat kustināt. Nolikt viņu kaut kur, kur jums patīk, un viņi parādās tieši tādā izmērā, kāda viņi ir. Es ar savu komandu vēlos no betona veidot dizaina priekšmetus, taisīt skaistas lietas no betona, jo mēs izpētot betonu atradām to, ka tam ir vairākas skaistas īpašības. Neskaitot tikai to, ka viņš ir izturīgs, ilgmūžīgs, fundamentāls, pamatīgs, viņš var būt arī smalks, maiks ar patīkamu virsmu un ļoti derīgs ikdienas lietošanai. Mūsu komanda bija sākusi izstrādāt šo produktu, Classnote produktu, tā ir tāda pieraksta aplikācija priekš manšetdatoriem, priekš studentiem. Un mēs bijām izstrādājuši viņu tādā, puslīdz gatavā līmenī, un tad kopš Nordea biznesa skola ir sākusies, mēs esam pabeiguši viņu tik tālu, ka viņi jau ir pieejami veikalā, un ir bijis uzlabojums kopš tā laika noteikti diezgan liels. Galvenais iegūms ir tas, ka cilvēkiem, piemēram, arī kā man, kam īsti nebija vismaz sapratne par daudzām biznesa tādām lietām, ka viņiem ir, viņi var paplašināt savu redzesloku, arī ne tikai izglītoties tajā nozarē, kur viņi varbūt ir spēcīgi, bet arī iegūt tādas vispārīgas biznesa zināšanas, gan kā pārdot, gan kā vispār, biznesa plānu veidošanas, varbūt ko darīt, ko nedarīt, kā reklamēt, ar ko runāt, ar ko nerunāt. Un es domāju, tas ir tas galvenais iegūms no šī visa pasākuma. Man ļoti gribējās mācīties, un es biju dzirdējusi brīnišķīgas atsauksmes par Nordea biznesa skolu, un es zināju, ka es vēlos šeit būt. Funkcionāla pārtika ir domāta tiem, kas prāto līdzi pats ņērt, kas ir izvēlīgi, un es domāju, ka mūsdienu cilvēki. Viens no lielākajiem ieguvumiem ir kursabiedri.
teiksim, ja tu esi diezgan līdzīgā situācijā ar viņiem, tādas pašas problēmas. Es uzskatu, ka dzīvē cilvēki ir tā īstā investīciju augsne, kuros ieguldīt. Tā kā ar visiem kolēģiem kopā es domāju, ka tas ir tas lielākais ieguldījums. Jā, ar viņiem, protams, arī caur viņiem un caur Nordea skolu iegūtās zināšanas. Kursi, kā Nordea biznesa skola, man dod tādu papildus stimulu, jo tas ir ārpus tā visa, parastā, tās izglītības sfēras, ārpus, tās ikdienas, tas ir kaut kas cits, kaut kas īpašs, uz ko tā noteikti ir jāierodās, uz ko ir jādodas. Tāpēc es arī iestājos Nordea biznesa skolā, un tas man ļoti daudz ko deva. Nordea biznesa skola ir bezmaksas mācības pusgada garumā, kura laikā jaunie uzņēmēji bez vai ar nelielu pieredzi uzņēmēju darbībā gūst praktiskus padomus, profesionāļu konsultācijas, kā arī coachinga un mentoringa sesijas savu biznesa īstenošanai.